Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī, un Dievs ir runājis uz māsu vārdu priekš draudzes no Pāvila 1. vēstules korintiešiem 2. nodaļas, sākot ar 9. pantu. Bet tā ir kā rakstīts, ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļumus. Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā vien cilvēka gars, kas ir viņā. Tāpat arī neviens nespēja izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva gars. Bet mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums dāvājis. To mēs nerunājam ar cilvēcīgas gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko gars māca, garīgas lietas garīgi apspriestami. Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir ģeķība. Viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriešams. Garīgais cilvēks izdibina visas lietas, bet viņu pašu neviens neizdibina, jo kas ir atzinis tā kunga prātu, lai viņam varētu dot padomu, bet mums ir Kristus prāts. Uzticīgais liecinieks, starp mīļošiem viņš pirmdzimtais, viņa vārds ir Jēzus. Viņš tas, kas mūs ir mīlējis, ar savām asinīm atpircis, viņš zemes ķēniņa valnieks, kam visā vārā. Ikdienā
vairākums, viņš piemīl vārdu sacīto, sen apsolīto patieso. Ikdienā jaunā ieraugu savu glābēju un atbalstu. Jēzus ir kungs, pie viņa atnāku. Ikdienā jaunā ieraugu savu glābēju un atbalstu. Jēzus ir kungs, pie viņa atnāku. Ikdienā jaunā ieraugu savu glābēju un atbalstu. Jēzus ir kungs, pie viņa atnāku. Ikdienā jaunā ieraugu savu glābēju un atbalstu. Jēzus ir kungs, pie viņa atnāku. Jēzus ir kungs, pie viņa atnāku. Jēzus ir kungs, pie viņa atnāku. Jā, mans kungs, mēs nākam pie tev, kungs Dievs. Šai rītā, mans kungs Dievs, pilns cerības un paļāvības uz tev. Tu esi mūsu glābējs. Tu atvēri mūsu sirds. Tad, kad mēs maldījāmies tumsā, tu parādīji šo šauro ceļu, un mēs tev esam pateicīgi par to. Tu mūs pievienoji draudzēji, dzīvai Dievu draudzēji, un caur savu vārdu tu mums māciet par šo šauro ceļu. Lai mūsu kājas stipri stāv šo ceļu, lai viņas nešaubās mūsu prāt, mans kungs. Mēs tev pateicamies, bet mēs nākam, lai tev teikt un pateikties. Lai pateikties par pestīšanu, par glābšanu, par visu, ko tu brīnišķīgi esi darījis un ko tu vēl darīsi, kungs Dievs. Un mēs tev pateicamies. Pār visam pateicību, pateicību un paldies. Paldies, ka šodien, kungs, mums ir acis atvērts. Paldies, ka šodien, kungs Dievs, mēs var tavu vārdu dzirdēt, kungs Dievs. Lai mūsu sirds, kungs, dzird vēl vairāk tavu vārdu, kungs Dievs. To mēs tev lūdzamies, kungs Dievs. Lai katrs sirds dzird, nevien tik mēs, kungs, bet lai katrs cilvēks dzird, ko tu saki, mans kungs. Jo tu tēvs ir tas, kas velk pie Jēzus. Bet mēs tev pateicamies, tu tēvs velc. Tu tēvs, tā Jēzus runāja, un mēs esam pateicīgi, ka tu mūs vilki. Slava tev un pateicība. Savu skatu augšu vērs, viņa mūs ticījās. Lai gan negaiss pāriet, tomēr paļaujies, jo tas kungs mūs redz, sargā tevi sēdz. Dievs, kas mājo augstībā, tādēļ priecājies, vienmēr priecājies, atver savu sirdi, viņam pateicījās. Tādēļ priecājies, vienmēr priecājies, redzi, tāds ir mūsu mīlestības Dievs. Priecāsies tūkstnesīs, ko šīs zaļos lauks. Ūdens izver tūkstnesī, strauti klājumā, jo godība nāk pār zemi. Tiem, kas tumsā gaismu redz, tādēļ priecājies, vienmēr priecājies, atver savu sirdi, viņam pateicījās.
Izveidojis
ka tavu darbi ir vareni. Paldies, ka tu pārveido savā līdzībā, kungs, ka tu piedod visas kļūdas, ka tu dziedini visas vainas. Mēs tev pateicamies par to. Paldies, dzīvais Dievs, lai slava tev, kungs, Jēzus vārdā.
Bieži vēlos vienatnē būt ar Jēzu draudzībā, tik pie viņa spēku rot veselē. Viņa vārdi dzīvība manu sirdi stiprina, visas šāpes šaubu vētras klusina. Viens ar Jēzu vēlos būt, viņam visu gribu teikt, viņš vien saprot visas sirdžu nopūtās. Viens ar Jēzu vēlos būt, viņam visu gribu teikt, viņš vien saprot visas sirdžu nopūtās. Ļoti vēlos mūžībā dzīvot Jēzus tuvumā, ļoti vēlos būt pie Jēzus tuvumā. Ja man Jēzus draudzība, tad ir iegūts viss, Jēzus mana manta, manas debesīs. Viens ar Jēzu vēlos būt, viņam visu gribu teikt, viņš vien saprot visas sirdžu nopūtās. Viens ar Jēzu vēlos būt, viņam visu gribu teikt, viņš vien saprot visas sirdžu nopūtās. Ļoti vēlos mūžībā dzīvot Jēzus tuvumā, ļoti vēlos būt pie Jēzus tuvumā. Ja man Jēzus draudzība, tad ir iegūts viss, Jēzus mana manta, manas debesīs. Viens ar Jēzu vēlos būt, viņam visu gribu teikt, viņš vien saprot visas sirdžu nopūtās. Viens ar Jēzu vēlos būt, viņam visu gribu teikt, viņš vien saprot visas sirdžu nopūtās. Viens ar Jēzu vēlos būt, viņam visu gribu teikt, viņš vien saprot visas sirdžu nopūtās. Viens ar Jēzu vēlos būt, viņam visu gribu teikt, viņš vien saprot visas sirdžu nopūtās. Nav jau ieraksts, vai ne? Ir ieraksts. Nu, varbūt tur nav jāieraksta, ko es tagad teikšu. Tev ir kādreiz gadījies tā, ka tev jāiet ciemos pie ļoti turīgiem cilvēkiem. Tu esi bijis pie viņiem, un viņiem netrūks nenieka. Viss ir pa pilnām. Un tad esi domās, ko lai tādiem uzdāvina. Tā ir. Man ir nācies tādu gadījumu dzīvē. Lielās ar visu pa pilnām. Un tad nezinu, ko viņam uzdāvināt. Negribās dzirdēt, kā kādreiz ir gadījies, kad, nu redz, man uzdāvināja, man jau ir kamlējs, viņi atdāvina atpakaļ. Un tad tā dāvani panāst un atkal domā, kam tālāk dot. Šodien nakti bija tāda interesanta. Bija daudz jālūdz Dievs. Ziniet, ja es lūdzu un saņemu Dievu, tad to var pateikt vārdu. Es esmu Dievam solījis, ja viņš nedod vārdu, tad es klusēju. Un man likās tā, ka draudzē visi ir bagātani kungā. Ka visiem netrūks nenieka. Manā garā tā ienāca. Un es lūdzu, debes Tēvs, ja tā tas ir, kur ir problēma?
Pasaulē problēmas risina dažādos veidos. Ja vajag ierobežot ātrums, tas saliek radārs. Jaunatība radārs, fiks iebraukšana, izbraukšana, viss, ko dara. Tagad brīdina GPS, tur ir luksafors ar kameru, ar ierakstu. Un cilvēki brauc, tik godīgi, citreiz tu brauc, nebija tās kameras, viss skrien trako, tagad viss prātīgi. Kā ir ar mums, Dieva bērniem? Un es biju samulus Dievu priekšā, un es teicu, Dievs, kā to var saprast? Ka viņi ir bagāti, ka viņiem neko nevajag. Un tad Dievs arī runāja vārdu priekš mums visiem. Un tas vārds ir Romiešu vēstulē 10. nodaļa rakstīts. Tu vari atvērt Bībeli un paskatīties, pasekot līdzi. Kādam ir acs atmiņa, viņš zina, kur kas ir, citam ir prāta atmiņa dažādos veidos. Bet ir svētīgi, ka tu seko līdzi, ka tu zini, ka tiešām tā ir rakstīts. Kaut gan arī šī mūsu tulkojumā šis tās nav tā, kā ir citās valodās un oriģinālā. Lasām no 1. pāns. Debes Tēvs, lai mums arī šīs sirds vēlēšanas, kungs, visu satvert no tevi, pieaugt tevī. Mēs lūdzam, tu apsolīji, ka tu jaunajā derībā raksti šos vārdus mūsu sirdžu plāksnēs ar savu svētgaru spēku, lai to neviens nevar mums paņemt nost. Un mēs tev par to pateicamies, Dievs, lai tas savienojas ticībā mūsos, kungs. Tā ir dārgā ticībā, ko tu mums esi devis. Tev par godu un slavu. Jēzus vārdā. Āmen. Un te ir rakstīts, brāļi, mana sirds vēlēšanās un mans Dieva lūgums ir par viņiem, lai viņi visu tiktu izglābt. Mūsu sirds vēlēšanās arī vajadzētu būt tādai, ka mēs gribam, lai tie citi cilvēki tiktu izglābti. Jo mēs kādreiz bijām grēki, ka viņš mūs izglāba. Bet tev ir šī vēlēšanās. Ziniet, es neslikti peldu, jaunībā tagad neteikšu. Bet ja es biju kaut kur peldvietā, ja es kaut kur biju, daudz cilvēks es izglābis. Tad, kad viņi tur slīk, man tur nebija jautājumu, vai tur ir glābēji, vai tur nav, es to darīju. Tāpēc, ka tā bija sirds vēlēšana, lai tas cilvēks nenoslīkst. Kā ir ar mums, kad mēs šī pasaulē rosamies? Vai mums ir šī sirds vēlēšanās? Lai viņi būtu izglābti. Ja tev būs šī vēlēšanās, Dievs pakārtos, ka tu varēsi lietot to dzīvības vārdu. Ja tev būs vēlēšanās, Dievs iedos gudrību, kā viņus uzrunāt. Jūs saprotiet, tam jāienāk atklāsme tevī. Tas nedarbojas automātiski, tas nav tā čamdišanās tumsā. Tā ir tavs sirds vēlēšanās, un Dievs to redz. Un tad Dievs var dot tev gudrību. Tevi jāuzrunā to cilvēku. Tur rakstīts, ka mēs esam liecinieki viņiem. Amen. Tur rakstīts tā. Mēs esam zemes sāli, mēs esam gaisi. Es vakar aizbraucu pie savu dēlu. Viņam ir savu tur ceptu, viņš maizīt cep. Aizbraucu. Karsts tur iekšā pie viņa. Es galvu pabāzu. Viņš nāca pretī roki dot. Viņš teica, ko tu sasmaržojies tik briesmīgi. Es teicu, dēls, tu no rīt bārdu nodzēni, tu neuzpūt kaut ko. Uzpūt, un ko? Un tev vēl turās. Tas maržs vēl turās. Es teicu, jā. Viņš teica, kā to sauc? Man tāda vajag, kas ilgi turās. Es teicu, es lētāko paņēmu. Es nemaz nezinu, kā viņš saucās. Bet viņš to sajūt. Vai no mums plūst tas dzīvais ūdens? Es jums stāstīju kādreiz, ka tā māsa tur kāvās autobusā vīri. Tā māsa nostājās vidū autobusu galā un lūdz Dievu. Un kaut kā jocīgi. Viņam tas dūrs vairs nevicinājās. Un viņi visi pievērs uzmanību. Kas tur darās? Viņi skatījās uz to māsu un piegāja klāt un teica, ko tu te dari? Tu saprati? Viņa lūdz Dievu. Viņa gribēja, lai Dievs ir pagodināts. Un kaut viņš izbeidzās. Tur jau bija pazvanījuši pie CVT, tur atbrauc jau muniņi. Viņi izkāpa ārā kā jēriņi. Dievs bija pagodinājies.
Vai mēs dzīvojam un staigājam ar savu sirds vēlēšanās? Man kādreiz bija iespēja kāds cilvēks nodot tiesai par to, ko viņi zāk. Bet Dievs runāja savādāk. Un es jums sacīju, viss sakārtojiet, nokārtojiet, un viss būs labi. Viņi bija pārbijušies, visu to izdarīja. Nekas nebija, pēc tam prasīja, kāpēc? Es teicu, tāpēc, ka Dievs jūs mīl. Dievs jūs arī grib izglābt. Lai jūs saprast, ka Dievs ir nācis glābt, nevis sodīt. Paldies Dievam, viņi ir Dieva bērni. Vai mums visi ir sirds vēlēšanās? Kāda ir motivācija šai sirds vēlēšanai? Jo te nākošajā pantā ir tāds vārds. Jo es dodu viņiem liecību, ka viņi deg par Dievu, bet bez izpratnes. Tev ir kādreiz bijis, ka tavā specialitātē, profesijā kāds galīgi aplam, rīkojas, dara un runā. Un tev tā nepatīk. Domā, ko viņš runā, viņš ir nejēga. Pāvils teica, deg Dievam bez izpratnes. Viņš dod liecību viņiem. Kā ir šī degšana par Dievu? Kas ir motivācija tam? Jūs ziniet, kā iet laulības dzīvēs, kad nav mīlestības motivācija? Man ir ļoti daudz, vai dieniņās, par garo dzīves gadiem, kas ir viens apprecējies, tāpēc, ka ir māja, viens apprecējies, tāpēc, ka tas ir. Un red, kurš teica, es iemīlējos. Un tiem, kam bija mīlestība, viņi dzīvo līdz šai dienai. Bet tiem, kam bijis aprēķins, nepareizas lietas ģimenes dzīvē, viņi nav pastāvējuši. Un tas ir briesmīgi. Un tā tas ir. Kā mēs degam Dievam? Vai mums ir pareizā izpratne? Ja mēs degam Dievam, tad mums ir jāpiepilda Dieva vārds. Te kāds var pateikt, amen? Amen. Tu esi šeit? Tu dzirdi? Vecā derībā lasīt Dieva vārdu pravieši. Un Izraels sauc, amen. Un ienaidniekiem ceļ trīcēji dzirdot. Kur mēs esam? Jā, Dieva vārds ir gar zobens. Un es viņu nesu šodien to gar zobenu. Dieva vārds ir gar zobens. Tas spiežās dziļi iekšā. Un ja nepatīk nevis darītājs, tad nepatīk. Tā kā inspektors pieķer kādu, kas ir pārkāps, un tad viņam nepatīk, tad viņš grozās, viņš aizsapņojies, viņš jau visi taisnojās. Noķer ar mobilo telefonu, viņš tikai klausies, viņš nav runājis, ko tikai nestāst. Kad Dievs uz mums runā. Man patīk teikt, āmen, Dievs, man tas patīk. Kā Dāvids teica, tavs vārds man ir dzīvības maize. Tavs vārds man ir patiesais ēdiens. Tavs vārds man ir gaismīgs zem kājām. Āmen, man tas patīk. Tas viss ir tas, kas ir priekš manis. Kā mēs degam? Tad tu padomā, kāds ir tavs degls? Mums ir labs apsolījums, es kvēlošu dakt neizdzēsīšu, bet uzpūtīšu liesmās, vai ne? Un mēs sev mierinām. Viņš jau ir mīlestība. Cits dzīvo tādā mīlestībā. Viņam piesastāstīts, ka Dievs ir mīlestība, nekas briesmīgs nav jau. Tu jau vari dzīvot, kā tu gribi, viss būs labi, kaut kur, kaut kas notiks. Ej uz džungļiem, uz mežiem, varbūt baravīgi atradīs. Un tā viņi visi tādā piekrāptajā mīlestībā dzīvo, viņi ir nodzērušies. Ģimenes ir izzuruši, viņiem dzīves ir pazaudēts. Tāpēc, ka nebija pareiza atziņa. Domā, ka aizies un pasēdēs, un viss būs labi. Tā kā mūsu godbīskaps teica, aiziet tur, aizbrauc uz kādu sapulci. Tā kā mums šorīt arī pārsteigums. Paraušana, tikai nezinu uz kur pusi. Kur viņi paraud pasaules ceļos. Bet tas jau nepatīk, vai ne? Nepatīk, ka patiesība runā. Deg Dievam bez izpratnes. Ja mēs nedaram to vārdu, tā tad visi ir bagāti. Nav ko iedot viņam, visi ir bagāti. Bagāti savā atziņā. Deg Dievam bez izpratnes. Tas man nav jādara, tas man nav jāpiepilda.
Tu nepieliec garšvielas pie zupas. Saber visu katlā, un tad tu redzēsi. Pats negribēs ēst. Tā ir. Es vienmēr uzprasu sieviņai, cik daudz to. Es esmu tāds, ka man viss vienalga, kaut kas vairāk, mazāk, man viss der. Bet kādam citam. Bet Dievs dod mums dzīvības maizi. Kā ir ar šo izpratni? Vai mēs darām, kā Pāvils teica korintiešiem, draudze, kur viss gar dāvans pa pilnam. Mēs priecājamies, ka Dievs runā pravietisku vārdu. Bet tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Mazdēls brauc projām, mazmeitiņi iet ārā, viņiem tur vārtos pārlikts pāri ir, un ar šnoru aiziet ciet. Mazdēls jau garāks pa mani, pacēja riteni, pārliek pāri, pārvaļas pāri. Māšelis apzīves skatās, teica, varmāk. Man bļauj pakaļ, ej, paņem biks sasprādzē, tev ieies šķēdē iekšā. Viņi pamāca. Neieies, es jau zinu. Dievs mūs brīdina savu vārdu. Dievs uzrunā mūs, lai mēs to ņemtu vērā. Tu dzirdēji vārdu, neapcietini savu sirdi, kad Dievs uz tevi runā. Viņš jau uz tevi runā. Man priekš tev nekas nav. Bet tas, ko Dievs runā, kas tev ir vajadzīgs, tad ir izpratni, jeb nav. Kā ir? Mums visiem ir izpratni, ka vajag gludekli pačamdīt, vai ne? Viss zina. Izpratni garīgās lietās. Un ja mēs nedaram to, ko Dievs liek, tad mēs degam Dievam, bet bez izpratnes. Es tik un tā tikšu uz debesīm. Mums te bija Latvijas izlases basketbola spēles. Cik tur bija 74 biļetes atgriez atpakaļ, jo viņi pirka biļetes tikai tāpēc, lai porziņi redzētu spēlē. Ir tāds basketbolists NBA spēlē. Viņi bija pirkuši, cīnījušies, dabūjuši un porziņu nav. Kā mēs degam? Tu deg tam, kas tev šodien ir vajadzīgs. Tu deg tam, ka tu apzinies, to es nedaru, Dievs, man vajag spēku to izdarīt. Jo bez viņa tu nevari. Turpat korintieši ir rakstīts, ka dievišķais spēks varen darbojas pie mums ticīgajiem. Kas ved mūs no uzvaras uzvarā? Tad, kur paliek šī uzvara? Kur paliek, ka mēs atkāpjamies? Šī dedzība Dievam, bet es izpratnes. Pāvils teica, es dodu liecību. Mīļie brāļi, tev jādeg Dievam ar izpratni ir. Ziniet, kad atnāc slimnieku noliek uz operācijas galvu. Viņš tur nestāst, ko viņš darīs, viņš ķerās klāt pie lietas. Mēs bieži savās lūkšanās stāstām, ko Dievam jāizdara. Mēs te galveni asistenti. Bet mums ir jālūdz, tā ir lūkšana. Ko jūs lūgdam, lūksiet. Viņam ar atmiņu viss ir kārtībā. Viņam nav ko stāstīt un mācīt, ko lai viņš dara. Mēs degam Dievam ar izpratni. Man ir nācies kādreiz ātros izsaukt. Atcerieties, mums te arī viens nokrīt. Ātri atbrauc, mēs lūdzam Dievu, Dievs viņu piecēla. Un viņš teica, ko jūs mūs izsauciet? Dievs ir ātrāks nekā jūs, pardon. Viņš ātrāk atbildēja mūsu lūkšanai nekā jūs. Kā ir ar mums ar šo izpratni? Tur rakstīts, pārbaudiet, vai stāvēt ticībā. Pāvils teica, es necīnos kā gaiss izdams. Kadreiz mūsu tās lūkšanas ir kā gaiss izdams. Kadreiz mēs ejam tanī, ka, ja es teicu, nepļāpājiet savās lūkšanās. Bet ko jūs lūgdami lūksiet? Lūkšana ir tā, kas ir no sirds, lūkšana nav, ka es viņu samācīs. Ja kādreiz man tur jāiziet tur to 4 māju, tad es viņam nemācu, ko lai viņi priekš man kā izdara. Es aiziet ar lūgumu, vai viņi var palīdzēt to izdarīt un realizēt. Tas ir ļoti svarīgs vārds priekš mums. Visur ir dabai kārtība, Dievs ir nolicis viss sakārtojis. Un viņš arī ticībā ir Dievs mums atziņu, sapratni. Mēs dziedājam, mēs te lūdzu, Kristus prāts.
Māsa nolasīja 2. Korintiešiem 5. nodaļu rakstu. Mums ir Kristus prāts. Interesanti, mums ir Kristus prāts, kāpēc mēs nedarām to, kas ir Kristus prāts. Tev ir atbildi. Es varu tev pēc sapulces piet klāt un uzprasīt. Dievs teica, mēs piedzimam no augšas, mums ir Kristus prāts. Amen. Tad es uzvaru savu miesu prātu. Kad man teica, ka jāmīl ienaidnieks, mans prāts bija nekāds. Viņam vajag, un man bija jāuzvar tas mans miesu prāts. Bet es nevarēju bez piedzimšanas no augšas. Un es nezinu, kāpēc viņi man to neteica. Ka es miesīgs nevaru piepildīt to vārdu. Tad, kad es piedzimu no augšas, vairs nebija problēma. Es varēju mīlēt tos ienaidnieks, visus tos cilvēkus. Redziet, kāds ir pārbaudas mehānisms. Pārbaudiet, vai stāvēt ticībā. Tu stāv ticībā tad, kad tu dzīvo vārdā, kad tu piepildi vārdu. Tu paliec Kristus mīlestībā tad, kad tu tur viņu vārdu. Tur tā ir rakstīts. Un ja mēs nedarām viņu vārdu, nepiepildām, un tad mēs sakām, vai Dievs, ka tavu mīlestību ir brīnišķīgi. Kā tas sanāk? Dievs ir apbēdināts, svētais gars ir apbēdināts. Dieva dusmas par nepaklausības bērniem. Edgars aizies mājās, Jāzeps viņš attaisīs ziepes ir Jēkabiņš maziņais. Tētu redz, mēs tev mīlam, viss kārtībā. Ko te jūs te izdarīja? Ko tā būs mīlestība? Vai tēt, kā mēs tev mīlam? Sadauzīja visus tavus labākos liberiņus, sadedzināja viss, kas ir dedzināms. Viņš atradīs šito te siksniņu kungu. Varbūt žagarīgu kungu. Bet kaut ko darīs. Vai Dievs, tevis tēvs, kas deva dēlu mūsu pestīšanai, viņš nav tiesīgs tās podnieks veidot? Ko? Te. Tas doma. Kruncīņas veidot, lai mēs būtu paklausīgi. Bet es tev pateikšu vienu noslēpumu. Mīlestību dod būt paklausībā. Jo tev būs Dievu mīlēt no viss sirds, prāta, spēka un saprašanas. Tā ir rakstīts. Tad, kad tu viņu mīlē, tu dari to, ko viņš ir devis vārdu. Un tur ir mīlestība, tur ir prieks. Ziniet, cik Dievs ir varens, spēcīgs. Pasargāt mūsu domas Jēzu Kristu. Ja atver savas fiziskās acis un paskatās, kam jāiet cauri, tur nav prieka, tur ir cīņas. Tur ir tā, kā Pāvils teica, Dievs dziedināja Timoteju, kas bija tuvu nāvei, lai man nebūtu bēdz uz bēdām. Viņi iepriecināja caur to, ka Dievs dziedināja. Bet, kad mēs pārējām tādā garīgajā pasaulē, tad mēs zinām, kas ir Dieva apsolījumi, ko Dievs dara pie katra viena no mums. Ka viņš mūs gatavo, lai mēs nonāktu debesu valstībā. Un tas ir pēc viņa labā prāta. Te nav mūsu variants, ka mēs uzrakstam priekšrakstu. To man rīkojas prātīgi saudzīgi. Nē. Viņš kausē. Mūsu ticība tiek pārbaudīta, kā dārgākais zelts. Tā ir rakstīts. Kaut kādu pēc tās vētras jūs tādu nedzīvēsiet. Bet tā ir patiesība Jēzu Kristu. Kāda ir lielākā lūkšana Jēzum pie debes tēva? Debes tēvs, kad es biju virs zemes, es viņus uzturēju tavā vārdā. Viņi atzinuši to vārdu. Un es viņus uzturēju, lai neviens nenomaldītos, ko tu man esi devis. Tagad es eju pie tev, tēvs. Svēti viņus patiesībā. Tavu vārdu ir patiesība. Svētība ir patiesībā. Svētība nav tad, kad es degu Dievam pēc savu prātu. Tur nekas nesanāk. Es braucu pa ceļu nakts stundā. Viens gāja tur pa ceļu, māl pie usnums. Palika žēl. Ābs rokas gāja pa gaisu, visi paņēma cilvēku. Es teicu, smaka arī nāca ārā lama. Es teicu, ko tu iet, rokas pa gaisu ceļu malā, te var nobraukt, grūti redzēt. Viņš teica, es gāju un slavēju Dievu. Es teicu, šitā te iekšā?
Viņš jau ko darīja brīvi? Nē. Man pateica, ka jāslavē viņu tik ilgi, kamēr es būs brīvs. Viņš vēl līdz šai dienai es viņu tirgu satīk. Nav beidz slavēt, bet brīvs nav. Satiek, kā iet? Vai, nerunā. Tad turos, tad atkrīt, tad turos. Es teicu, nekad neesmu turējies. Redziet, kā tas ir. Deg Dievam bez izpratnes. Izdomāt sev ceļu glābšanai. Ir tikai viens ceļš, Jēzus Kristus. Cita ceļa nav. Un tagad tu uzstājas kontroli, kā tu deg Dievam. Vai tu mīli to kungu vairāk nekā viss cits pasaulē? Tur tā rakstīts. Augstākais bausuls. Tev būs Dievu vairāk mīlēt par visu pasaulē. Ja kas sīva bērns visu tos vairāk mīl nekā man nav mans vērts. Es jums stāstīju, es izgāju caur tai skolai. Dievs teica, ko tu mīli vairāk savu sievu? Viņi tev atņem visas lietas. Tu nevari kalpot man. Tu viņai kalpo visu. No manāk palīdzību, no manāk dziedināšana, no manāk svētību. Un paldies Dievam, viņa jau pusmēnesi nelieto zāles. Dievs atbild, Dievs kaut ko dara. Bet vai mēs darām to, ko Dievs mums liek? Vai mēs ļaujam svētgaru mīlestībai mums piepildīt tā, ka mums ir spēks? Jo jūs bez mani niek nespējiet. Ja nav svētgaru spēks, mēs nevaram uzvarēt. Tikai gar spēkam mēs darām galvenais darbībai. Āmen! Kamēr tu to nepiedzīvo, kamēr tu to neielaid savā sirdī, tas vārds nav savienojies ticībā. Un tad tas nelīdz neniek. Tad tev valsts nepatīk, tev Dievs tad nepatīk. Pa man nav svarīgi, tev Dievs jāpatīk, tev viņi jāmīlē. Un tas ir dzīvības vārds priekš mums visiem. Redziet, kāda ir šī deksme. Pa pasauli mēs nedegām, staigājām līdzi un apkārt un nekad nav esam meklējuši ceļu pie viņa sirdīm. Nav atraduši laiku savā lūkšanas kambarī, lai lūgtu ap tiem, kas ir ap mums. Lai mums būtu, ko viņiem pateikt. Tātad mēs degam Dievam bez izpratni, jo viņš teica, jūs esat zem salas, jūs esat gaismā, jūs esat man liecinieki. Tu dzirdi? Kā tad ir šī dedzība? Lai kā cits, lai kaut kas. Nē, Dievs tev prasīs. Tu tur biji. Es tev devu, es tev atpestīju. Viss kārtībā, liecinieks, Kristus karējs. Vai sapinies pasaules lietām, ka nav laiks Dievam? Filipiešiem teica, ka Kristus karēji nepinās ar pasaules lietām. Man nav laiks Dievs. Man tas. Būs laiks pieskriešu. Kā žēlastība, būs laiks pieskriešu. Atraduši no savas dzīves skrēņam rūpēm kādu laicību, tad es būšu pie tev. Kā tas ir? Kā degam Dievam ar izpratni, bez izpratni? Ja būtu tā, tad jau es. Vispirms tu sakārto, un tad būs viss tās, ko Dievs ir solījis. Jo viņš ir darījis tev par jaunu cilvēku. Viņš tev visi devis, Pēters teica, mums visi ir dots svētapšanai. Tā spēkā, ko viņš mūs ir izglābs un parādījis Jēzu Kristu, tād paši mums. Mums viss ir dots. Lai tu varētu uzvarēt un dzīvot piepildītā vārdā. Tātad mēs izvēlamies bez izpratnes. Pāvilam sirds par to deg. Un viņš runā uz viņiem. Bet tu pārbaudi, tad tu stāv ticībā. Dievs teica, ka viņi iepilūdz gara un patiesībā. Svētais gars ved visā patiesībā. Svētais gars neved pļāpašanā. Svētais gars neteica, ka tu māc Dievu. Svētais gars neteica to. To mēs izdomājam. Kadreiz mūsu lūkšana var pārlikt par reliģiozu lūkšanu. Katrai lūkšanai savs laiks, katrai lietai savs laiks. Laiks ir lūgt par to. Ziniet, kā saimniec piensup pār, viņš neiet vēl kaut ko darīt. Es tā izlasu internetā, ka tas ir vienīgais ēdiens, kur saimniec neaiziet prom no kastrola. Tāpēc aizies nos būs tu, pāries.
Viss cits zups var kaut kā, to nevar. Tāpat pie Dieva. Tu nevari neko iet no viņa projām. Ja tu dzīvo viņā, tad viss tas darbosies tevī. Mēs kādreiz paši esam apmierināti ar sevi. Apmierināts, es jau tā, es jau šitā. Un mēs sev noliekam tos rādītājus, ar ko mēs sev apmierinām. Bet tur rakstīts, vai tu stāv ticībā, pārliecinies. Ja nē, jūs neesiet derīgi. Jūs esiet nederīgi. Ko tad Dievs izdarīs ar tevi? Ziniet, var nest bateriju kabatā, var luktur nest kabatā. Un lampiņu vēl atsevišķi. Un priecāties, ka tev ir gaismeklis kabatā. Bet kamēr tu to nesalīgs kopā un viņi neieslēgs, tā nav gaisma. Tas ir pašapmāns, ka te viņš tikai ir. Kā ir ar to, mīļie brāļi un māsas? Tas ir ļoti svarīgi. Nepavēl Dieva vārds ir dots tāds mums. Kad mēs esam bagāti, nav ko iedot. Ko tad tev vajag, ja tu dzīvo pats pēc savu prātu? Ko tev var iedot? Ja tu braucas bez satiksmes noteikumiem, uzliec ik pēc 10 metriem tas stop zīmes, jau ceļzīmes. Tu jau brauc pēc savijo. Nav nekāds jēgas. Tāpat, ko līdz Dieva vārds, ja tu viņu neievēro? Ko tu līdz Dievam degt bez izpratnes? To es nedarīšu, to es pēc savu prātu darīšu, to es tā darīšu. Dievs jau mūs grib dabūt debesīs. Pāvils teica, ka viņš grib izglābt sevi un kas viņu klausās. Ka viņš cīnās par to, lai viņš pats tiktu izglābts. Un tie, kas uz viņu klausās. Un tur rakstīts ar ebrejiem ir, esiet paklausīgi saviem vadītājiem, kas ir nomodā par jums. Kas ir gara nomodā par jums. Jo citādāk tas jums nav labi. Tas jums nenāk pa labu. Vajag paklausīt. Tāpēc jau ir dots vārds, tāpēc ir dots, lai tu dzirdētu. Tam ir vajadzīgs laiks, pareizi. Tur vajadzīga lūkšana. Tur vajadzīga lasīšana. Pagaidī man rīcība. Es viņu varu dabūt vārdos iekšā. Ja svētgara vadība būs, uzreiz parādīs. Ja būs svētgara vadība, uzreiz parādīs. Nebūs problēma. Ja būtu svētgara sadraudzība. Vienīgā sadraudzība, par ko Bībele runā, tā ir sadraudzība ar Svēto garu. Un Pāvils teica Timotejam, ja tev ir sadraudzība ar mani, tad uzņemiet viņu tāpat kā mani. Sadraudzība ar Svēto garu. Mēs te skatījāmies kāds films, un tur bija nepareizs liecības. Un es prasīju, kā visiem patīk. O jā, brīnišķīgi. Kur bija nepareizi, kur bija pret Dievu vārdu? Visiem atstāts. Aigars pagriez atpakaļ. Redz, kur nepareizi pret Dievu vārdu, redz, kur nepareizi. Viss priecīgi, vai dieniņās. Es atceros, ka bija maziņš pros, ja kas bija jālasti mellumāra, kaut ko mēs ēdam tādu. Es neatceros, bet bija tāda, mamma taisīja ēdienu, un tur tādā prosā bija iekšā tāda melumiņa. Un tils bija jālas ārā, vai dieniņās es labāk to nēst, tu briesmīgu darbu, lasīt ārā, bet es gribās. Un jālas ārā. Tāpat mums jāizlas ārā no visa tā, kas ir sliktais, prom. Tev to jāieraug, tev to jāredz. Tas ir tavs ceļš. Tur rakstīts, kā mišī cerība, tas pats sev šķīst. Tev šodien kāds apmazgāja. Deguntiņu noslauc, jāatstīņas ko. Ja tu pats to darīji. Un tāpat te ar Dievvārds, ka nāk. Tu šķīsties. Dievvārds uzrunā. Man jāšķīstās. Tu man parādi ceļu uzvarai. Ja es kaut ko nesu uzvarējis, parādi man ceļu uzvarai. Dod man spēku. Liec man saprast, kā man satvert tu uzvari. Tas ir ļoti vajadzīgs, mīļie brāļi un māsas. Kāpēc Pāvils teica korintiešiem? Šeit jums ir ielikts stiprs pamats. Tāpēc jums netrūks nekāds dāvans. Ka ir stipri pamati, tad netrūks dāvans. Ja nav pamati, kurš iedot kādu dāvanu? Es jums 100 reizi stāstu, ka man meita iedeva savam meitiņai to āmuru, kas pīkstēja. Viņa vēl nebija izaugusi, viņai tik patīk, ka pīkst. Atnāk ciemiņam visiem vālē, pa galvam, pa pieram, kur tīva trāpīt. Un tās pīk, katreiz maina skaņu, viņa priecājās. Dievs teica, ka ir stipri pamati ielikt.
Kā tu kalposi, ja tev nav stiprs pamats? Kam tu būsi derīgs, ja tev pašam nav pamats? To, ko tu esi saņēmis, tu varēsi dot tālāk. Visās lietās tas ir. Vajag pārbaudīties. Tam ir vajadzīgs laiks. Tam ir vajadzīga nodošanās. Ka es izlasīju, ka Dieva vārds nekad to rakstījuši pravieši. Svētgars vaidīja man spēkā, ka man vajadzēja pirmās studijas rakstīt atbildes par Bībeli. Es sapratu, ka es nevaru nekādu gudrību darīt. Es lūdzu Dievu. Un nevienu dienu, ne 2 dienu, ne 3. Lūdzu Dievu. Es negribu Bībeli pārrakstīt. Dievs, tu man paskaidro, kas un kur un kā. Jā, tam ir vajadzīgs laiks. Tur ir vajadzīgs laiks, Dievs, kāpēc ir tā, kāds ir tagad. Tas ir tas pats, kas lietasargs izplēsts. Tā plēva nav virsū, lietas līst. Bet man taču lietasargs ir vaļā. Bet tu paskaties uz augšu. Vērs savus domas uz augšu. Kāpēc tu nedari to, ko Dievs prasa? Ir iemesls, kāds tur, lai nedarītu to. Au! Tu man dzirdi, ko Dievs runā. Tad, kad tu esi Dieva vārdā, ka viņa mīlestība tev piepilda, tad tu zini, kāds ir dzīves Dievs. Kamēr tas nav noticis, tu nezini. Tu zini, ka kafiju atsvaidzina, mūžumu dod. Kamēr tu viņu nepadzērs, tavu zināšanas tev mūžumu nedod. Tāpat, kamēr vārds nav iegājis tevī. Tas pats. Tas nedarbojas. Tas nenes garu auglu. Tā ir vārds, ko Dievs šodien mums dod. Lai mēs padomātu par to, ka mums ir tās sirds, kas sāp par viņiem, kas ir ārpusē. Ka mēs par tiem rūpējamies. Ziniet, kā bija kādreiz, kad avārija bija uz Rīgas ceļa. Milicijas mašīna cieta avārijā. Un viņš bija izlīdz ārā no to bobīku un zīmē tur ar rociņu un ar uguņiem un neviens neapstājās. Viņš visus tos numurus sarakstīja. Un tad sauc viņus pie atbildību, kāpēc viņi aizbrauc garām avārijai. Sātans mūs apsūdz dienām naktīm. Viņš apsūdz. Tu nedari, ko vajag, viņš apsūdz. Viņš var apsūdzēt tev, ka tu ir nezinīts, ka tu esi nejēga. Tu nemeklē, kā Dievam izpatikt. Tu rakstīts, meklējiet, kā Dievam izpatikt. Meklējiet, kāds tā kunga prāts. Meklējiet, kas ir Dievam tīkams. Amen. Man tagad dialējumi, es meklēju, kas manai sievai garšo neko nevar izdabāt. No debesīm nevar nevienu auglu dabūt. Nekas viņai negaršo. Dabūs to sēdīšu. Dabu nēd. Ja Dievs mums dod dzīvības maizi. Tā ir dzīvības maize mums. Tā dod dzīvību. Ja kas nēd šo vārdu, kas ir? Viņa nav dzīvība. Ja kas nedzer, viņa asins, viņa nav dzīvība. Viņš nav derības bērns. Tas ir jāpēd. Un tas ir vajadzīgs. Un dažkārt tas ir grūti. Dažkārt tas ir ļoti grūti apēst to vārdu. Man bija pabriesmīgi daudz lietas. Man nepatika. Bet Dievs deva uzvaru. Dievs rādīja, parādīja, pamācīja. Viss skaidrs. Viens teica, viņam bija slinkums, viens ārsts Ventspilī. Slinkums, ziemas riepas nomainīt, bija brauc uz Rīgu. Brīdinājums bija, ka būs kails sals un viss. Viņam bija slinkums nomainīt riepas. Un viņš ugālē 200 metros dabūja sev nāvu. Tikai tāpēc, ka viņš nepaklausies laika prognozēm. Ka mēs nepaklausām. Kas ar mums notiek? Dievam ir kaut kā jārēģē, ne? Tagad es teicu, iedēs aizies mājās, nerēģēs. Malāči sataisīja bardāk, lai ir. Nē, būs reakcija. Un debes tēvs. Kā viņi? Viņš mūs mīlē. Viņš tev mīl. Pacel rokas, ja viņš tev mīl. Tur ir rakstīts, ko viņš mīl, viņš pārmāca. Un kāpēc gaidīt pārmācību? Izdara to, ko viņš grib. Izdara to, ko viņš grib. Kristīnē armijā tur tāda leitnantiņa visādi lēkāja apkārt un varēja tev diselēt, zināt, kā viņa āza. Un es apņēmos, darīju visu tā, kā rakstīts reglamentā.
Un viņi nevarēja ne vārdu, ne mutu atvērt. Man bija viss tā, kā rakstīts reglamentā. Un es varēju staigāt, kā tīta ar gailes lepens. Neviens netiek klāt, viss ir izdarīts. Man bija prieks par to, ka viņi man netiek klāt. Es tik tev darīju tāpēc, lai viņi tie muļķi man netiek klāt. Tu dari to tāpēc, ka mīlestība ir tavā sirdī. Un ka tu nedod vietu vēlnam. Nepaklausība ir? Viens tikai to zina. Nepaklausība ir grēks. Un ja tu grēko, kam ir durvis atvērts? Tur ir rakstīts. Nedodiet vietu vēlnam. Viņš tulīt ir klāt. Kur ir nepaklausība? Viņš tev mierinās. Viņam ir savs evaņģēlijs. Viņam bija Jēzus piedāvājums. Tu man pielūdz, es tev visu iedošu. Citam viss ir, un viņš domā, ka tā ir Dieva svētība. Tā ir Dieva svētība, ja tu esi bijis paklausībā. Ja tu neesi bijis paklausībā, tas ir tavs miesas pūliņu un skriešana un vergošana mamonam. Ja Dievs ko svētī, tad viņš svētī. Tur ir rakstīts, nav neviens, kas ir pametis savus mājas, dēls, meitas, nots, vedegals un mājas un nams, kas šī dzīve jau nedotos atpakaļ. Tā ir rakstīts. Tā ir rakstīts. Amen. Tas apsolījums ir labs, vai ne? Oi, bet tas ceļš. Tas ceļš sakārtot, lai deg Dievam. Un tad Sātans pienes skaudību. Redz, kā viņam iet. Apskaties, kā tām. Un tā Sātans ienes apsūdzību. Tāpēc, ka neesi apmierināts, neesi kontaktā Dievu, neesi sadraudzība ar Svēto garu. Kā ir sadraudzība ar Svēto garu? Tad ir brīnišķīgi. Viņš visu laiku tev runā, čukst tev ausī, dod tev patiesības vārdu un atziņu, un tu esi priecīgs. Tāpēc, ka tas nāk no viņa, un tu viņu slavē un pagodini. Tā tu cīnies, kā gaiss izdams. Un uzvar nav caur kungu, bet caur tavu pašu skriešanu un gribēšanu. Kāda brīnišķīga liecība, vai ne? Pāvils runā patiesību. Pāvils runā patiesību arī tad, kad viņš iet uz Korintu. Viņš teica, ko jūs gribat, mīļie, uz draudz, kur visi pa pilnām dāvanās. Lai es nāku jums ar mīlestību, jeb uz obeni, ar īksti. Un viņš teica, jums tāds lietas tur notiek. Var dzirdēt, ka tāds lietas notiek. Tā kā mums tas jāņem vērā, mīļie brāļi un māsas. Jāņem vērā. Tu vari pateikt, āmen. Es tev piespiedīšu šodien solīties, ka tu to ņems vēlā. Jo aplam saprastam ir dievišķo taisnību. Viņi centušies celt savējo, un tādā kārtā Dieva taisnībai nav pakļāvušies. Kā tu celt savējo. Nes tiks uz debesim tāpat. Rāda internetā 3 bēgļi kuģim. Viņam ir tāds ķīls aizmugurē, dzenskrūvu, un virs tās ir ķīls. 3 gabalus to ķīlu apsēdušies no kaut kāda Āfrikas vieta līdz Eiropai tikuši. Es domāju, Dievs žēlīgs, kas viņam ir iekšā. Tas ir tā kā šīs klavieres tādā, un man liekas, ka tur nav nemaz tur tāda apaļumiņa. Viņi tā gribējuši tikt uz Eiropu, ka viņi tur nav ne nosaluši nekas, cik tur viņam bija līdz ūdentiņš un kaut kādu grauzdīņu, ko pagrauz. Bet viņi gribējuši. Viņi teica, mēs gribējam tikt ārā no tās ellēs. Tu gribi tikt ārā no visas grēka verdzības. Jo, kad tu nepaklausībā dzīvot, tu esi grēkā. Tu turpini dzīvot grēkā. Tu vari solīties, jā, es jau. Tā kā es savai mammai teicu, jā, cepuru galvā, cimdu rokā, aiziet aiz eglītēm, cepuru uz eglīti, uzkarina cimds turpat un iet tālāk. Tā es viņas mūždien krāpu. Es taču viņu izlaidu ārā cepuru galvā. Jo saprotiet, Dievs mums visi dāvājis. Kad tu cels savējo, tu saproti, tu cel viņu, bet tai nav pamata. Tas sabruks. Jo, ja mēs dzīvojam reliģijā, vārds ir, bet nedarbojas, kāda jēga? Tu ēd skāp gurķa koši, es nezinu, tā kā piepē. Tu būsi apmierināts, ka tu pazaudēsi garšu. Tāpat, ka mēs dzīvojam Dieva valstības bērni, mēs dzīvojam tādā mīlestībā. Un tā ir realitāte. Tas nav prāt darbs te ierakstīt mīlestību viņa sirdī. Viņš teica, es jūsu sirdīs mājos. Jūs esat svētgara mājokļi. Amen, amen.
Halleluja, tev ir sirds krūtī, ja tu uz komodu atstāji. Te viņa ir. Un svētais gars ir tevī. Bet vai tu ļauj darboties šim svētajam garam? Mācīt tev. Redziet, paši. Dievu taisnībai nepakļauties, bet paši ceļ savējo. Ka mūsu godgad bīskaps teica, šeit, draugs, tev savus evaņģēlijus tu augsticies, zemkrits. Tad tavs ir tavs. Tu dari to pēc savu prātu. Mums tas jāņem vērā, mīļie. Lai mēs būtu vārdu darītāji, ne tikai aizmāršīgi klausītāji. Paši sev krāpdam un maldinādam. Te ir kāds, kurš grib sev krāpt un maldināt. Ko pacel roku. Tā es iešu tev krāptu. Ja tu tā vēlies. Redziet, neviens nav. Tad neļauj sev krāpt, neļauj sev apzakt. Tā ir vieta, lai saņemtu svētību. Ar gavilēm pateicību. Nevis, ka tu noskrējies kā suns. Darba zirgs. Noskrējies, nopēries Dievs. Būs laiciņš, tad jau viss. Un tā, kad vakarā jāpielūdz Dievs, tad nokrīt kā plaus. Nav vairs ne lūkšana, nav nekas. Tā ir Sātana viltība. Jo tā ir dzīva saruna ar viņu. Dieva gars zina, kas ir mūsos. Viņš dzird mūsu klausās nopūts. Amen. Mēs dziedam to dziesmu. Tu vienmēr dzirdi mūsu pestīts un glābts. Tā mēs dziedam, bet vai viņš redz mūs tāds? Mēs jau varam deklarēt, bet vai viņš mūs redz tāds, kā mēs dziedam? Un tad patiesība nav mūsos. Vai mēs ņemsim vērā to, mīļie brāļi un māsu? Tu var pateikt amen? Amen. Ņemsim vērā? Amen. Redziet, celt savējo. Un tādā kārtā Dieva taisnībai nav pakļaujušies. Tātad mēs esam pret Dievu. Tad mēs esam buntā pret Dievu. Tu darbā var būt buntā pret savu priekšnieku? Nevar. Paklausiet valdniekiem, varām, priekšniecībām. Dodiet godu, kam gods pienākās, cieņu, kam cieņu. Tu nevari. Ar Dievu priekšā. Tātad bība nav. Bet Pāvils teica Filipiešiem arī, lai jūs ar trīcēšanu un drebēšanu, kad topiet svēt. Tas ir tev un man sacīts. Ar trīcēšanu un drebēšanu, kad topam svēt. Kā tas ir? Ja viņš nāk, viņš teica, viņš nāks kā zagls. Neviens nezina ne stundu, ne dienu, bet viņš nāks kā zagls. Varbūt es slīgi darbu. Es sieviņai teicu, Dievs teica 70 gadu, lai ir mūžs, un kam labi veselība 80. Tam mēs varam pateikties, mēs jau tuvojamies 80. Tad viss ir normāli. Viņai grūti bija sen pieņemt. Tad es viņai palās apskaties. Tas tur ir krits, tas tur ir krits, tas tur ir krits, tas jāicināts, tas jāicināts. Tur amerikāņu aktieris tāds, tur tēlojas briesam lomas, tas jāicināts. Visi jauni cilvēki. Un Dievs ir pateicis pietiek. Kur mēs zinām, cik mums ir dots? Tad vajag sakārtot savus dzīves. Es tev skubinu šodien. Pateikt, kungs, es darīšu visu, lai tev paklausītu. Es negribu būt dusmības bērns. Es gribu būt paklausīgs. Es gribu tavu svētību. Es gribu redzēt, kā tu visu to svētī, kā tas viss izdodas. Jo tas ir ļoti vajadzīgs. Uzticēties viņam pilnībā, lai tā Dieva žēlastība pilnībā piepild mūsu dzīves. Un apņemies, ka tu būsi liecinieks, ka tavs sirds degs. Viņš dod šo degsi. Tu atver savu sirdi. Pasaulīgiem cilvēkiem Jēzus atver sirdi. Viņam Dāvida atslēgas, viņš atver sirdi, neviens nevar aizvērt. Un viņš aizver, neviens nevar atvērt. Bet pie mums ticīgiem Bībelē rakstīts, ka viņš klaudzina. Viņš klaudzina šodien pie tavas sirsnītes. Un ja kas atvērs, es iešu un vakariņos. Vēl jautājums, vai tu atver? Jā, tas ir priekš man, Dievs. Vai tu atver? Mums visiem ir svētā cīņa. Taisnais 7 krīt un 7 ceļās. Bez cīņas nav uzvara.
Tā teica Dieva vārds. Un atceries, ka tu esi svētīts tikai patiesībā. Tā lūkšana nav atmainīt, Tēvs svētī viņus patiesībā. Ja mēs esam ārpus patiesības, tur nav apsolīta svētība. Tur ir apsolīta Dieva žēlastība, kas tevi vedīs atpakaļ. Tā kā Emaus mācekļus. Pirmais, ko viņš darīja, viņš atrada viņus, uzrunāja viņus. Atklājās viņiem, un viņa sirsnīs deg, kad viņš runāja. Tavs sirsnī deg Dievam. Es no sirds tev novēlu, lai tu sakārto savu dzīvi. Un lai Dievu garu uguntiņu deg tavā sirsnījā. Lai tas mīlestības spēks darbojās tevī, ka tas ir pats svarīgākais. Nav nekas pāri par to. Jānis 2. vēstulē raksta, man ir liels prieks, bērniņi, ka es pie jums ir kādus atradis, kas dzīvo mīlestībā un patiesībā. Atradis. Dievs ir gars, kas viņu pielūdzam, pielikt garam patiesībā. Un Dievs tādus meklē. Tu nav pa pilnam redz, kur viņi tur visi tie garīgie. Dievs tāds meklē. Un mēs zinām, ka daudz maldgāri izgājuši pasaulē, kas deklarē par Dievu, kas nav Dievs. Kas viss dara atžgāru un aplām. Arī par viņiem jālūdz. Kā Saulu Dievs apžēloja. Ļoti interesanti. Saulu to briesmo, kas vajāja, darīja, viņš apžēloja. Un viņš var apžēlot arī mūsu zemē. Visus tos, kas tāds lietas dara. Mums tikai jālūdz, lai Dievs to dara. Dedzīgi jālūdz. Bez mitēšanās. Un tad jābūt lūkšanās. Kur tu atrod to vietu, kad tev ir tam laiks. Un tad Dievs svētīs. Dievs atbildēs. Viņš to ir apsolījis. Jūs esat apsolījumi bērni. Jūs esat man līdzmantinieki, Jēzus Kristā sacīja. Pie viņa svētībām. Pie viņa žēlastības un viņa mīlestības. Un tagad lūksimies Dievu. Iziesim tā, lai tas vārds mūs neapsūdz. Ja es teicu, es jūs neapsūdzēšu. Jums ir apsūdzētais mans vārds. Iziesim, mīļais brāl un mās, iziesim no šejien, lai vārds mūs neapsūdz. Kad tu esi apsolījis, ne, es piepildīšu tā vārdu. Tu dos spēku, es piepildīšu tā vārdu. Es darīšu. Un viņš tad dos un darīs, un tu izies attaisnots. Un tu atvērs Dievu svētībai durvis. Tās būs aizvērts ciet, kur bija nepaklausības durvis. Tās būs aizdarīts ciet. Lūksim Dievu, brāļi un māsas. Šķīstīsimies mēs paši, kā ir rakstīts.